skatuves. Nu, der. Madonas valsts ģimnāzija ir mana kolektīva lolojums no pašiem pirmajiem soļiem pēc tās dibināšanas līdz 20 gadēji. Tā ir izglītības iestāde Madonā, kuras darbība norisinājās 7 ēkās. Ir lolots sapnis par piebūvi un beidzot visu darbību apvienošanās Skolas ielā 10. Tie ir 2037 absolventi, kuri ar aizrautību, aktivitāti, mērķtiecību, ar saviem talantiem un panākumiem ir izsteigājuši gimnāzista ceļu. Tie ir 123 darbinieki, kuri ielikuši mazāku vai lielāku devumu skolas attīstībā. Lai katra krāsa, kādā mēs iekrāsojam mācību gadus, iezaigojas kopīgā krāsu spektrā, izsteigājot 20 gadu atmiņu takas. Un lai izaugsme atbalstošā vidē ikvienam, kurš turpinās mācības vai savu darbību Madonas valsts ģimnāzijā. Ļoti priecājos būt Madonas valsts ģimnāzijas skolotāja. Ļoti priecājos par jauniešiem, kas mācās šajā skolā, un aizdomājoties par to, kas ir visjaukākais, es sapratu, ka viena no vislabākajām lietām, ko skola iemāca, tas ir darboties pašpārvaldē. Tā kā māca politiku, līdz ar to vienmēr visiem saku, ka jāpiedalās vēlēšanās. Un šajā skolā saredzu iespēju, ka skolnieki var sasaistīt savu parasto dzīvi arī ar dažādiem politiskajiem procesiem. Ļoti priecājos, ka skolnieki piedalās. Madonas valsts ģimnāzija man saistās ne tikai ar skaistu, gaišu un baltu jaunu ēku, bet galvenokārt tā saistās ar patiesi skaistiem, dvēseliski skaistiem, gaišiem jauniešiem. Katru reizi atbraucot uz ģimnāziju, es apzinos, ka mans mērķis, mans uzdevums un mans aicinājums ir ar katru savu vārdu, ar katru savu rīcību, ko es pasaku, padarīt šos jauniešus vēl smaidīgākus, vēl gaišākus un vēl varošākus. Un tāda īstenībā ir katra mūsu vēlme un uzdevums. Katrs pedagogs mēs cenšamies, lai šie jaunieši taptu vēl skaistāki. Ikdienas un ik stundas ar vien gaišāki un skaistāki. Ģimnāzijai ir brīnišķīgs tas, ka ir šie brīnišķie daudzie pasākumi, skolēnu pasākumi, pašpārvaldes pasākumi, konkursi. Un tas dod tik daudz iespējas attīstīties vairāk nekā vienkārši nākt uz stundām un mācīties. Kā arī visi šie pasākumi viņi iemāca daudz vairāk nekā tikai teorijas vai tur formulas, ko būtībā zina visi šie pasākumi dod tev to pieredzi, ko nevar iegūt katrs, kas ir uz ielas. Pēc manām domām, šī viena no neatņemamām sastāvdaļām ģimnāzijā, jo tas ir vienkārši neatņemami, jo es nenāku uz skolu tikai tādu domu, ka es kaut ko jaunu iemācīšos, bet es arī zinu, ka es iegūšu ko vairāk nekā tikai jaunu formulu galvā. Es zinu, ka es būšu kaut kādā vēl pasākumā un konkursā, kas man dos kaut ko vairāk nekā tikai tukšu formulu galvā.
Paldies! Mērķtiecība, sadarbība, piederības apziņa, radīt prieks, radoši skolēni, atsaucīgi kolēģi, brīnišķīgi pasākumi, fantastiskas emocijas, neaizmirstami brīži, prieka asaras, pēdējā brīža, pēdējais brīdis, gadsimtiem cauri teiciens šis ir, radoši, talantīgi skolēni, trakas idejas, vēl trakāks izpildījums, daudz pakāpienu līdz 4. stāvam, ļoti foršs skolēnu padomes kabinets, kurā vienmēr kaut kas ir uz sienām, fantastiski skolotāji, kuri vienmēr skolotāja istabā pastāstīs vislabākos jokus, un tu vienmēr varēsi starp brīdī pasmaidīt. Visgaršīgākie kārumi atstāti uz skolotāja istabas galda, vienmēr arī tiks apēsti. Visgaršīgākās apbalkūkas receptes jūs iegūsiet ģimnāzijā, un visforšākos kolēģus, visforšākos absolventus un visforšākos skolēnus jūs satiksiet skolas ielā 10. Ko man nozīmē Madonas valsts ģimnāzija? Tā ir skola, kas atrodas manā dzimtajā pilsētā. Madonas valsts ģimnāzija ir turpinājums Madonas vidusskolai, kurā es pati mācījos. Man ir bijis saskarsme. Es tagad vadu tos skolotājus, kuri man kādreiz mācīja. Bet tas, kas man vislabāk patīk un kāpēc šī skola ir jāizvēlas, te ir baigi forši skolēni pa lielam, vēl labāk skolotāji, un šeit ir unikāla vide. Un tas man ļoti patīk. Man liekas, ka šeit ir ļoti draudzīgas attiecības starp skolotājiem un skolēniem. Madonas valsts ģimnāzija ir ne tikai valsts ģimnāzija. Tā ir mana skola. No 5. līdz 10. klasei es nomācījos šajā skolā. Es mācos angļu valodu tieši tādā pašā kabinetā, kas bija mana klase. Kad direktori pateica, ka šeit, es domāju, tiešām tā ir vēsture. Nākošais. Es ļoti lepojos. Skola ir skaista, atjaunota. Ir brīnišķīgi uzkāpt tornītī un paskatīties, cik rudenī Madona ir skaista, ne tikai skola ir skaista. Ja es būtu skolēns, es būtu ļoti lepna un priecīga mācīties šajā skolā. Bet man ir tā laime būt par skolotāju fantastiskiem skolēniem. Tas ir mana Madonas valsts ģimnāzija. 4 dienas nedēļā mums ir jānēsā forma. Piektdienu mēs varam ģērbties jebkā. Es ģērbjos ļoti skaisti, ļoti jautri un gaiši. Mūsu skolotāji ir ļoti jauki. Viņi visu laiku mums palīdzēs, un mēs varam mierīgi atnākt uz konsultācijām. Atnākot uz skolu, man ir bēdas, ka būs atkal jāmācās. Bet pēc stundām mani mīļākie pulciņi, es varu aiziet uz skoli. Tur mēs dziedam ļoti skaistas dziesmas, un es varam mierīgi atpūsties. Man ģimnāzija asociējas noteikti draugiem, mācībām, daudz jaunām iespējām. Te ir tik daudz, kas ar ko asociējas ģimnāzija tiešām. Pat nevar uzreiz visu pateikt, bet tas ir ģimnāzija, kas vairāk kā tikai mācības, kā tikai draugi. Kā jau minēju, šeit daudz ko var apgūt jaunu. Ir tikai jāturpina darīt, ir tikai jāmeklē iespējas. Tas ir superīgi, ko tiešām piedāvā šī vieta, un ir tikai jāķers klāt visām iespējām ar abām rokām un jāiet uz priekšu. Tad, kad es uzsāku mācības Madonas valsts ģimnāzijā, mums šādu formu nebija. Es iestājos Madonas pilsētas ģimnāzijā, un tieši tajā gadā arī tika nomainīts status uz Madonas valsts ģimnāziju. Un patiesas prieks, ka ģimnāzija visus šos gadus ir spējusi noturēt kvalitātes līmeni un saglabājusi šo nosaukumu un statusu valsts ģimnāzija. Ļoti priecē, ļoti patīk Madonas valsts ģimnāzijas logo. Atceros, kā mēs balsojām par šiem logo, kas bija izlikti koridorī, zīmējumi, un mēs balsojām. Mēs nobalsojām par esošo
un žetonu vakarā mēs visi dabījām savus žetonu gredzenus ar šo logo. Šo žetonu gredzenu es tiešām ar godu nesāju visu studiju laiku, visus 5 gadus, un tiešām lepojos, ka esmu mācījusies Madonas valsts ģimnāzijā. Gredzens, kā redzams, der arī šobrīd. Vēlos novēlēt darbiniekiem, skolotājiem, vadībai un arī skolēniem veiksmi, izdošanos un drosmi